Nu, Robert, 56,000 skatītāji, 22. gada Eiropas līgas uzvarētāji. Iedevām kārtīgu cīņu. Jā, noteikti mums ir jālepojas ar mūsu komandu. Tiešām es domāju, ka viņi likām viņiem pasvīst. Ja mēs ienākam ģērbtuvē un esam noskumuši ar to, ka diezgan labā spēlē zaudējām 1-0 izbraukumā Frankfurtē, es domāju, ka mēs esam lieli maliči. Protams, ka gribētos tos punktiņus dabūt, un tad būtu vispār fantastisks, bet es domāju, ka mēs aizdevām tiešām kvalitatīvu maču, un mums ir jālepojas ar to, ko mēs parādījām laukumā. Jā. Bet, protams, pie zaudētas spēles nevar baigi daudz priecāties arī. Bet tas, ka 0-1 un Džeki ģērbtuvē ir nokāruši galvas, ka daudz runāja 0-4, 0-5 bez variantiem, šodien tomēr pierādījām, ka, protams, spēlēt futbolu arī pret Grandu. Jā, mums bija konkrēts spēles plāns, kā pret viņiem spēlēt. Skaidrs, ka mēs zinājām, ka mums nebūs daudz iespēju gūt vārdus. Kaut gan tagad pēc spēles, ja skatās, viņas bija pietiekami daudz, lai vismaz gūtu viens vārds. Tāpēc es domāju, ka mēs labi izpildījām spēles plānu un mums tiešām daudz kas izdevās. Tomēr neierasta atmosfēra vai ne vairāk kā 50,000 skatītāju, bet komanda labi iesāka, vai ne? Spēlē ar bumbu pārliecināti, un es teikšu, pirmais puslaiks no malas likās gan līdzvērtīgs. Jā, mēs par to arī runājām pirms spēles, kad mums nav ko baidīties. Mums ir jāiet un jābauda futbols šajā atmosfērā. Tas noteikti palīdz, ka tev nav šis papildus spiediens kaut kur kļūdīties. Tāpēc spēlējām droši ar bumbu, centāmies pēc iespējas pieturēt, kad bija iespējas. Es domāju, ka mēs tiešām labi to darījām. Ko domāju tajā brīdī, kad Adams sita un trāpīja vārtu pārlikt? Messi veidā vienkārši. Nē, Adams tur jau viņam pēc spēles teica, ka viņš aizsūtīja aizsargu uz kafejnīcu kaut kur tur, tāpēc, ka tāda fantastiska mājiņkustība, kā viņš atbrīvoja sev sitienu. Diemžēl kaut kur mums tā veiksmīgi pietrūka un uzsit jau ļoti labi viņš. Vienkārši bišķiņi nepaveicās, ka neiegāja vārtos. 400 fani, fanu tribīnē vēl vairāk kā 100 cilvēki arī centrālajā sektorā. Jūti to atbalstu? Vispār jūti fanus? Jā, malači viņi centās, cik varēja. Protams, ka nav viegli pārkliegt pilnu stadionu, pie tam, ka šeit stadions vienmēr ir ļoti skaļš, jebkurā brīdī. Bet paldies Ielas faniem, kas tik daudz atbrauc. Tiešām, protams, šis atbalsts ir jūtams. Kaut gan viņiem ir mazs stūrīši šajā lielajā tribīnē, bet tāpatās mēs viņus tur redzējām un noteikti liels paldies viņiem.